No 2024. gada 15. līdz 19. janvārim Davosā, Klosterā, Šveicē, notiks Pasaules ekonomikas fóruma WEF 54. gadskārtējā sanāksme. Saskaņā ar paša fóruma sniegto informāciju tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta jaunajām tehnoloģijām un to ietekmei uz lēmumu pieņemšanu un globālo partnerību. WEF uzskata, ka ikgadējās sanāksmes ir vissvarīgākā platforma publiskā un privātā sektora partnerības veicināšanai visaugstākajā līmenī. Tajā piedalīsies vairāk nekā 100 valdību, visas lielākās starptautiskās organizācijas, 1000 vadošo pasaules uzņēmumu, nozīmīgākās akadēmiskās un citas institūcijas, kā arī pasaules plašsaziņas līdzekļi. Diez vai kāds šaubās, ka WEF un tā iniciatīvas var uzskatīt par globalizācijas virzītāju spēku. Globalizācija ir kļuvusi par sociālo faktu. Globalizācija ir atvasinājums no vārda globāls, kas attiecas uz visu pasauli, un burtiski nozīmē kļūt pasaules mēroga. Saskaņā ar Vācijas Federālās pilsoniskās izglītības aģentūras BPB datiem pēdējās 10 gadēs ir izveidojušās sarežģītas globālās pārvaldības formas. Globālā pārvaldība sabiedrībā tiek tulkota kā pasaules pārvaldība, bet burtiski to var tulkot arī kā pasaules valdība. Un šeit viedokļi atšķiras. Daži, piemēram, Federālās pilsoniskās izglītības aģentūra uzstāj, ka šis termins nenozīmē centralizētu pasaules valdību un ka šāda valdība nepastāv. Savukārt citi aiz WEF un tās iniciatīvām, piemēram, Lielā reseta, saskata pasaules mēroga sazvērestību. Globālā elite politikā un uzņēmējdarbībā cenšas ieviest globalizētu diktatūru. Šo viedokli par iespējamu pasaules sazvērestību kā sazvērestības teoriju apmelo gandrīz visi tā dēvētie, atzītie, sinhronizētie plašsaziņas līdzekļi. Bet kur ir robežas starp globalizāciju, globālo pārvaldību un centrālo pasaules valdību? Vai vispār ir kādas robežas, vai arī globalizācijas attīstība nekalpo tikai kā augsne centrālās pasaules valdības izveidei? Šis raidījums pievērš uzmanību šiem jautājumiem, un tās mērķis ir ieskatīties WEF un Lielā reseta aizkulisēs. Kas ir tā vadītāji, vai varbūt tomēr tā ir pasaules sazvērestība? WEF slēptie plāni un aukliņu vilcēji kļūst redzami, kā jaunas dienas rītausma. Esi daļa no šīs rītausmas. Palīdz izplatīt šos atklājumus visā pasaulē un apturi WEF un tā vadītājus.